Spēka dzīvnieki ienāk mūsu dzīvē brīžos, kad meklējam vadību. Tie nāk ar noteiktām mācībām, kas palīdz mums labāk iepazīt pašam sevi un atrast līdzsvaru. Dzīvnieks, kas meditācijas laikā tev atklāsies, nav nejaušība. Viņa klātbūtne saistīta ar noteiktu dzīves posmu, virzienu, kurā dodies, uzdevumiem, kas vēl jāpaveic, vai ar kādu notikumu, kas vēl priekšā. Kad jūties gatavs, klausies šo meditāciju, lai satiktu savu spēka dzīvnieku, pavadoni. Lai to darītu, ir svarīgi norobežoties no jebkādiem traucēkļiem un tehnoloģijām. Ideāli jau var būt dabā. Tā palīdzēs tev atvērties sajūtām. Tu vari apgulties vai apsēsties uz zemes un aizvērt acis. Pievērs visu uzmanību vēja virzienam, dabas skaņām, putnu čalām, lapu šalkoņai, lietus pilieniem vai dzīvnieku balsīm ap sevi. Nepretojies domām, ļauj tām vienkārši plūst cauri prātam. Necenties tās kontrolēt un nemēģini arī tām pieķerties. Vienkārši vēro, kā tās mierīgi slīd cauri prātam, kā vēja nestas lapas. Koncentrējies uz elpu, nemēģini to kontrolēt, necenties elpot ātrāk vai lēnāk. Ļauj tai brīvi plūst, ieelpo un izelpo sev dabiskā ritmā. Sajūti ķermeni, kā tas pamazām arvien vairāk un vairāk iegrimst dziļāk zemē. Tad sāc iztēloties savā priekšā durvis, kas ved uz mežu. Un ar katru ieelpu spēr vienu soli tuvāk šīm durvīm. Kad jūties gatavs, atver tās plaši vaļā un sajūti visas skaņu un sajūtu pārmaiņas, kas tevi pārņem, ieejot mežā. Tu nonāc pilnīgā tukšumā, klusumā un nezināmajā. Varbūt tu sajutīsi nelielas bailes vai apmulsumu, taču tieši tad tu sajutīsi arī klātbūtni. Šī klātbūtne tevi nebiedēs. Tā šķitīs pazīstama, silta un droša. Tu sajutīsi, ka esi pasargāts. Šī pavadoņa enerģija ir atnākusi, lai iepazīstinātu tevi ar sevi pašu, lai atgādinātu, ka neesi pazaudējies. Ka
kad tā tev piedāvās savu aizsardzību, tu sapratīsi, ka tavā tuvumā ir tava spēka dzīvnieka gars. Varbūt tu vēlēsies saprast, vai tas ir jauns un mazs gars un dzīvnieks. Varbūt tas ir liels un sens. Un tieši šajā brīdī iedomājies, ka savā kabatā tu satausti lukturīti. Ielpo dziļi, aiztec lukturīti un esi gatavs ieraudzīt savu spēka dzīvnieku. Tu vari pastiepties ar roku un pieskarties tam ar pirkstgaliem. Dod sev tik daudz laika, cik nepieciešams, lai izveidotu saikni ar šo būtni un sajustu tās enerģiju. Sajūti, kā šī spēka dzīvnieka klātbūtne no iekšienes izgaismo tavu būtību. Sazinoties un miedarbojoties ar savu spēka dzīvnieku, pacenties uz mirkli aizmirst, ka esi cilvēks. Centies iepazīt šo dzīvnieku dziļāk, tā raksturu, īpašības, uzvedību. Izpēti, kā šis dzīvnieks dzīvo, kāda ir tā daba, paradumi, saziņas veids un vide, kurā tas jūtās brīvs un dabisks. Vēro, kā tas kustās un pārvietojās, ko tas izstaro no sevis. Padomā, ko šis dzīvnieks tev māca un ko tas sargā. Šī izpratne palīdzēs tev kļūt atvērtākam un jūtīgākam pret vēstījumiem, kurus tev sūtīs tavs spēka dzīvnieks. Un atceries, tava intuīcija ir galvenais stilts starp jums abiem. Ļauj tai sevi vadīt un atklāt visus garīgos talantus, kas tevī jau ir. Un, lai šī saikne kļūtu ciešāka, tev jābūt gatavam mainīties, izaugt un doties personīgās izaugsmes ceļā ar atvērtu sirdi. Tava pieaugošā vēlme un apņēmība iepazīt savu spēka dzīvnieku padziļinās saziņu ar viņu. Ar laiku tu sāksi saņemt arvien skaidrākas, noderīgākas un mīlošākas vēstis no viņa. Un atceries, reizēm būs nepieciešamas dienas, nedēļas vai pat mēneši, lai saprastu, ko tieši tavs spēka dzīvnieks cenšas tev pateikt. Tagad, kad tu esi iepazinis, ieraudzījis, sajutis un savienojies ar savu spēka dzīvnieku, kad esi uzņēmis, uzsūcis sevī šī dzīvnieka izstaroto spēku,
apzinājies, ka tas jau ir tevī. Dod savu laiku, vēl nedaudz padzīvoties šajā spēcinošajā un mīlestības pilnajā sajūtā. Un atver acis tad, kad jūties gatavs atgriezties.